Rados apvienība 2 piedāvā. Čau! Mani sauc Rāvs, un tas ir mans brālis Martins. Mēs neesam pavari, bet mums ļoti patīk gatavot. Šodien viss raidījums būs vienās picās. Saldās picas, sāļās picas, 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 picas. Bet pirms sākam gatavot, braucam ciemos. Laižam! Šodien mēs ar Martinu esam atbraukuši ciemos pie īsta šefpavāra. Viņa vārds ir Dzintars, un šodien viņš mums ir apsolījis parādīt, kā tikt pie izcilas picas. Ūdens milti, cukurs, sāls, rauks un eļļa. No šīm sastāvdaļām tiek gatavota picas mīkla. Kādreiz senos laikos omes mīcīja rokām visu, bet šodien jau tas ir modernāk, tēt izmantojam mīklas mīcāmās mašīnas. Tēt paņemam slotiņu un pamaisam kādu pusminūtīti, lai izkūst cukurs un sāls. Dūšīgi, dūšīgi, dūšīgi. Tēt jāliek klāti milti. Ui! Nobira garām. Šajā aparātā pītas mīkla samīcīsies apmēram 7 minūtēs. Bet, lai tiktu pie tāda paša rezultāta, ar rokām mums tā būtu jāmīca vismaz pusstundu. Ja ātri samīcīs, mīkla nebūs staipīga un mums neiznāks liela apaļa pica. Paprovējiet, kāda sanāca mīkliņa. Ļoti forši. Jā. Tēt mums ir jāsasver mīkliņu par 240 gramiem. Nogrieziet paši. Tas nav tik viegli, kā izskatās. Mūsdienās par moderno picu dzimteni tiek uzskatīta Itālijas pilsēta Neapole, bet vēsture šim gardajam izgudrojumam stiepjas vēl daudz senāk kā pagātnē. Kaut ko līdzīgu picām, picveidīgam, taisīja beduīni Eģiptē, tāpat tās aborigēni Austrālijā. Viņi sabērza graudus, sajauca ar ūdeni un tad veidoja plānu mīklas apli vai kantaini, kas nu iznāca. Un uz akmeņiem sakarsētiem cepa. Tas ir labi, ka šitā viņu mīca. Tā arī būs mums tūlītās jāmīc. Mēs veidosim bumbiņu. Tātad, lai veidot bumbiņu, no sākuma paņemam rokā un šādi lokam vidiņus iekšā. Visu laiku maliņus uz vidiņu, lai visi savienojumi būtu apakšpusītē, lai augšpus veidojās skaista gluda. Ja šo darbiņu nedara pietiekami rūpīgi, tad mīkla sāk plīst. Tik tālu esam, tad liekam uz galda un veidojam bumbiņu. Var, tieši tā arī šādi var taisīt, tā lai viss apakšā saveidojās. Šādi te? Jā, ļoti labi. Mīklas bumbiņas ir sataisīts. Tad liksim mīkliņu rūkt, bet mēs par to laiku varēsim sagatavot sastāvdaļas, ko virsū likt picai. Vispirms miltus uzkaisam uz galda. Ļoti labi. Tēt rokas miltos iekšā. Droši, tie ir miltiņi. Forši. Ņemam katrs picas mīkliņu, liekam otrādi uz galda. Un tad sākam no vidiņa un veidojam, tā spiežam, lai veidojās gredzens uz visu pusīti aplīts. Un spiežam ar pirkstu galiņiem. Es jau spiežu. Jā, tēt apgriežam mīkliņu otrādi. Un veidojam atkal tāpat, tā spiežam, lai veidojās mums gredzens. Tik tālu esam, tēt veidojam aplīti. Un redz, kā stiepjam lēnām. Augšējo maliņu stiepjam, taisam taurenīti. Taurenīti ar rokām. Ar rokām un šādi taurenīti. Un griežam augšējo maliņu stiepjam lēnām. Līdz mums sanāk liela pica. Martina pirmā pica būs jānoraksta, jo tāpēc formas atgādina nevis plānu pankūku, bet gan miltu piku ar caurumiem. Paskaties, un tad spiežam no abām malām un taisam olu apaļu it kā. Jo no olas dabūt apli būs ļoti viegli. Un drīz apaļš. Ak, Dievs, viņai tā var redzēt cauri. Uzliekam pa vidu tomātu mērci un sākam no vidiņa un stumjam mērcīt prom uz maliņu. Un tad iznāks uz visām pusītēm pilnīgi vienādi gandrīz. Tas kāds skaists gliemezīts. Aiziet. Tik daudz arī mēs liekam picai virsū vienai. No vidiņa lēnām un uz priekšu stumj. Ja šajā brīdī mērce pārskrien pāri malām, kā tas gadījās man, picu ir grūti dabūt uz lāpstas. Tad liekam virsū sieru. Martinam kādreiz garšo siera pica. Nu super, ļoti labi. Es likšu arī sīpolu.
Restorānos picām mēdz būt daudz un dažādi nosaukumi, kurus izdomājuši paši pavāri. Taču ir arī tā saucamā klasika, jeb picas, kurām visā pasaulē ir vienādi vārdi. Viena ir margarita, kas ir tikai tomātu mērts un siers. Tad šobrīd mēs taisam, liekam, salami desu, tātad tā ir salami pica, kur ir ļoti daudz salami desas, kur ir sīpoli, kur ir tomāti, kur ir olīvas, kur ir marinēti gurķi. Tā kā mēdz būt daudz un dažādas picas. Man garšo ļoti daudz desas. Tātad daudz arī vajag uzlikt, tev te izskatās kā nozakts. Liec vēl. Bet ja es par daudz sakraušu, nebūs tā, ka nevarēs krāsnī ielikt? Galvenais drīzāk šī brīdī ir tas, cik ātri to dara, jo mīkliņa rūkst. Bet mēs vēl laikā iekļaujamies, nav tik. Gatavs? Jā. Super. Un tēt mums ir jādabū pica uz lāpstes. Liekas pavisam vienkārši. Redziet, ir. Un tēt pamēģina pats. Un tas jau liksies sarežģītāk. Nesanāk tā. Ups. Tā pica pārblīzīs. Man picu neizjaucat. Tā, un tēt picu krāsnī. Tur ir ļoti karsts. Tur ir ļoti karsts. Pusotras minūtes un pica būs gatava. Lai pica vienmērīgi būtu izcepusies no visām pusēm, to krāsnī vajag arī pagrozīt. Šī viņam. Aiziet. 1-0. Uzmanīgi, pirkstiņš ļoti karsta. Mēs ar Martinu jau esam gatavi savas picas nogaršot, taču Dzintars saka, ka vispirms mums ir jāiemācas picas pareizi sagriezt. Itāļi pārsvarā griež picu tikai 4 daļās. Vispārējā pasaule grib griezt 18, 12 un vēl visādās daļiņās, jo nemāk ēst. Un tad, teiksim, darīsim tā, kā to dara itāļi. Paņem picu 3 pirkstos, šādi, saloka un tad ēda. Un tad ir viss gardums. Uzmanīgi karsta. Nu ko, labu apetīti! Paldies! Esmu atpakaļ virtuvē. Pamēģināsim paši uztaisīt picas, bet nevis sāļās, bet saldās. Ķeramies klāt! Vispirms mēs uztaisīsim mīklu, un pirmais, ko mēs izdarīsim, ieliesim bļodā siltu ūdeni. Pasies, kā smuki lejas. Pieliksim ūdenim klāt raugu, sāli, medu. Medu? Picā? Lai viņš labāk uzrūkst. Es tagad pielieku raugu, 2 teikaroti un 1/4 daļu ar teikaroti ar sāli. Es zīmēju. Un 1 ēdamkaroti ar olīveļu. Pagaidi, es zīmēju. Zīmē, tūlīt samaisīsim. Maisam. Jāmaisa, kamēr viss medus ir izkusis. Tagad pieliksim miltus, bet neliksim visus, jo pēc tam būs baigi grūti tādu sajaukt. Un mums tagad viņu vajag tādu, lai mums nav kunkulīši. Redzat, kāds viņš mums tagad ir pilnīgi bez kunkuļiem. Pēc cik ilgu laiku tā mīkla būs gatava? Tagad mēs viņu iemīcīsim, un tad viņai vajadzētu kādu stundiņu parūkt. Nu, mīcām mašīnu, tagad vari mīcīt. Forši! Tas ir tik laba sajūta. Kamēr Martins mīcēs, samizošu ābolus, bet vispirms nomazgāšu rokas. Tas ir, gandrīz cukrā. Es jau gatavoju formu. No tā nav jēgas, tev tagad ir jāmīca. Mazliet jautrības un atpakaļ pie mīcīšanas. Āboli samizoti, mīkla samīcīta. Skatāties, ko darīt tālāk. Martin, uzlej man uz rokām eļļu. Labi. Ulelala! Tagad mēs to mīklu sataisīsim tādā vienā smukā bumbiņā. Tev tur ir hotdogs. Tagad sadalīsim. Priekš kam sadalīt? Tu negribēsi taisīt Gribu. sev pats? Kas man jādara? Tās maliņas vienkārši tā kā ielokat uz iekšu. Tā kā tāds pelnis tev izstāsta. Jā, nu. Tagad liekam bļodā un liekam uzrūkt. Jūs redzēsiet, viņa būs vismaz uz pusi lielāka, ja ne vairāk. Un tagad mazliet pārkaisam pāri. 2. Man miltiņi. Un tagad pārliksim pārtikas plēvi. Un tagad nedaudz saplēšam. Martīn. Un tagad to mīklu noliekam vēlams kādā siltā vietiņā, lai viņa uzrūkst. Es tikmēr izņemšu āboliem serdes.
Nu, un tagad mēs visus tos ābolīšus sagriežam šķēlītēs. Ralf, te būs piegāde. Atkal ķeros pie nākamā. Mārtiņ, ja tu ņemsi ārā serdes, tad vēlams izdarīt to rūpīgi. Tagad sabēram iekšā. Darīts. Ābolus mēs esam sagriezuši. Tagad pieliksim citronu un cukuru. Jā. Nu, Tur būs daudz sēklu. es tagad piebēršu 2 teikarotus ar cukuru. Un tagad samaisam. Tu to vari, tev izdosies, tev izdosies, tev izdosies. Labi, tagad uztaisīsim auzu pārslu kraukšķus. Tam mums vajadzēs auzu pārslas. Tikai nevar man uz pirkstiem to sviestu. Auzu pārslas, sviestu. Es tagad pielikšu cukuru 6 ēdamkarotus un Ralfs miltus 4. Jā. 1, 2. Es pabeidzu. Labi. Tagad mums jāpieliek 2 šķipsnes sāls. Tev jāliek šķipsnes. Un 2/3 teikarotes ar kanēli. Tev gadījumā nav kaut kur jādodas? Dosimies izpētē. Kanēlis ir ļoti populāra garšviela, ko pazīst visā pasaulē. Tam ir saldens aromāts un mazliet rūgtena garša. Kanēli iegūst no žāvētām kanēļkoku mizām. Galvenā tā ražotāja valsts ir Ķīna. Lielākoties kanēli pārdod jau samaltu, taču vislabāk ir nopirkt veselu stanziņu un sarīvēt vai samalto tikai pirms pašas lietošanas. Kanēli pievieno ne tikai saldajiem ēdieniem, bet arī gaļai, zivīm un arī dažādām marinādēm. Vēl tā var būt lieliska piedeva brokastu putrai. Starp citu, mūsu ēras sākumā kanēlis maksāja ļoti dārgi, un to kā īpašu dāvanu pasniedza tikai valdniekiem un karaļiem. Un tagad samaisam. Tur. Es aizmirsu, ka tur ir sviests. Būs ķēpīgi. Ja tev nepatīk, es varu. Un šito liekam leduskapī, lai pastāv un savelkās. Mārtiņ izdarīs to, es nomazgāšu rokas. Protams. Un iesim pakaļ mūsu mīklai. Dievs, cik viņas ir lielas un apaļas. Daudz lielāks nekā iepriekš. Jā, es domāju 3 reizes lielākas. Uzmanīgi jāizņem tā mīkla ārā. Kā uzmanīgi? Vienkārši uzmanīgi. Labi, un tagad izvēļājam viņu miltos. Un kas tagad, Ralf? Tev jātaisa sava pica, tā kā mums tur rādīja. Tagad mums picas ir jāliek uz pannām, un tad jau liksim visu virsū. Man izdevās kaut kā. Tagad mums ir jāsaliek virsū āboli. Tur var likt kādā rakstiņā. Man te sanāks smuks gliemezīts. Ko tu taisi? Man izstāsta, ka būs varbūt tā kā mazliet saulīte. Ak, Dievs, cik tev smuks. Paldies. Tagad uzbaram pa virsu mūsu iepriekš sagatavotos kraukšķus. Pastāst, kā es ar šiem darīšu. Tad es būšu savu jau izcepis, kad tu būsi pusē. Laižam cepenē! Ko? Laižam cepenē! Un kamēr mums picas cepās, tikmēr uztaisīsim karameli. Liekam cukuru, bet uz lēnas uguns, jo, ja viņš piedegs, viņš paliks rūgts, un tad nebūs vairs labi. Viss cukurs mums izkusis. Tagad jāliek klāt sviests. Un strauji jāmaisa. Kāpēc strauji? Savādāk būs slikti. Uzmanīgi tā, lai man nešļakstās. Es tagad pielikšu saldo krējumu un tagad pielikšu šķipsniņu sāls. Šķipsniņu. Redz, kāda mums forša karamele sanākusi. Mums pica ir izcepusies,
pēdējā lieta, kas mums ir jāizdara, ir jāuzlai karamele. Tas ir interesanti, jo tu vari tā kā kaut ko uzzīmēt. Tās pārslu drumsteles izstāsta kā maltā gaļa. Jā, tiešām. Un jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un neaizmirstiet arī sūtīt bildes, jo sezonas beigās čaklākie bilžu sūtītāji tiks pie dāvanām. Atā! Atā! Nu ko, nogaršojam? Ņemšu šo gabalu. Ļoti labi. Tik garšīgi. Arī ļoti labi, bet nu man ir viens ieteikums. Man tie āboli tieši bija par daudz.